Kāpēc Liepāja ir BMX freestyle galvaspilsēta, bet Rīga nav? Kā nekā, tur ir miljons iedzīvotāji pret Liepājas 40 000. Šis jautājums man ir bijis jau diezgan ilgi, un manuprāt, es esmu beidzot to atkodis. Tas sākās pirms 6 gadiem, kad es braucu pirmo reizi uz Rīgas iekštelpu skateparku sport centru, un es prasīju tiem BMX braucējiem, kas brauc man līdzi, kāpēc ir tā, ka Rīgā ir pilns ar street braucējiem, bet nav neviens parkbraucējs. Un Liepājā tieši otrādi. Un starp citu BMX sadala dažreiz vairākās nodaļās, kas ir parks pa trampolīniem, streets, ielas elementi un flatlands, kas ir tāda tā kā dejošana ar to BMX riteni. Un tas jautājums bija, kāpēc parks ir attīstīts Liepājā, bet streets Rīgā. Un diezgan vienkārši atbilde tam ir, un tas nav tas, ka Liepājā ir labākais skateparks visā Baltijā un viens no lielākajiem pasaules līmeņa skateparkiem Eiropā. Tai pašā laikā iekštelpu skateparks indoors ir labākais visā Latvijā un top 3, top 5 Eiropā. Bet tas jau nav nesen noticis, tas jau sākās pirms 20 gadiem. 2000. gadu sākumā viss tas sākās ar vienu ambiciozu BMX braucēju. Bija jau pirmais skateparks Liepājā. Viņam tas ļoti aizkustināja, viņš bija ļoti ambiciozs, uztaisīja pirmo iekštelpu skateparku Liepājā. No tā izveidojās X-mati un pēc tam Rave Teams. Un Rave Teams ir lielākā un vienīgā BMX freestyle komanda pasaulē. Un, pieņemsim, Rīgā visu to laiku tikai un vienīgi streeteri. Tagad ir pāris jauni parkraideri, bet ļoti ilgu laiku tur bija tikai un vienīgi streeteri. Un tā atbilde, manuprāt, ir diezgan skaidra. Viss sāks ar ambicioziem cilvēkiem. Un šitie ambiciozie cilvēki to nesāk darīt no tā, ka viņi vēlējās naudu. Viņi to darīja for fun. Tas viņiem bija jautri. Manuprāt, Rīgā tas pietrūkst. Līdz šim tur nebija neviens ambiciozs cilvēks, kas vēlējās savilkt tos jauniešus kopā, iedot viņam drošu vietu, kur atpūsties, kur sportot un attīstīties kā cilvēkiem, jo es esmu ļoti labs piemērs, kā BMX-ā es attīstījos, jo pirms tam man bija 9 gadi, es biju futbolists, ļoti, ļoti kautrīgs. Man nebija neviens draugs vairs futbolā, un man sāka krieveļi apbižot. Līdz ar to tur es aizgāju, es atradu BMX freestyle, un esmu ļoti, ļoti labi izaudzis, manuprāt, es nevarētu iedomāties, kur es būtu bez BMX freestyle. Bet nav stāsts par to. Runa ir par to, ka jābūt cilvēkam,